3. jūnija pēcpusdienā Latvijas Nacionālajā operā valda svinīgs satraukums, jo jau 17. gadu norisinās Rīgas operas festivāls, kurā 2 nedēļu laikā viesiem būs iespējas redzēt gada spilgtākās pirmizrādes. Iespējams, tieši šis gads būs tas, kas lauzīs pieņēmumu, ka opera jauniešiem neinteresē. Rīgas operas festivāls? Nē, pirmo reizi dzirdu. Teiksim, reklāma. Es kaut kā ļoti maz redzu reklāmu tieši operai. Es redzu reklāmu Dailas teātrim. Es vienmēr redzu kaut kādas recenzijas, kaut kādas, ka tur notiek kaut kādas izrādes. Par operu es neko nezinu. Nopietni. Es neredzu nekur kaut kādas reklāmas, kaut kādas plakātus. Varbūt es tam nepievēršu uzmanību vienkārši. Droši vien tas, ja man... Pirmkārt, ja es strādātu operā droši vien, jo mans pazīstamais viņš strādā garderobēs. Un viņš pieņem mēteļus, un līdz ar to viņš var skatīties operas par brīvu. Tā kā, ja es strādātu tur, tad droši vien tā būtu lieta, ko es darītu. Es pat nezinu, ja man ir tiešām kāda izrāde, kas man piesaista, vai kad man draugi ir stāstījuši, kas ļoti interesanti, tas arī aizēj. Un drīzāk jābūt kādai tēmai, kas vai nu tajā brīdī ir vai nu politiski aktuāla, vai arī man personīgā līmenī aktuāla. Varētu adaptēt kaut kādu Titaniku vai Avatāru vai Tumšo bruņinieku kaut ko operas formātā. Jā, Sergejs Jēgers varētu, teiksim, tēlot Batmanu. Šodien sākas 17. Rīgas operas festivāls. Un pat jūs Riharda Millera izpildījumā dzirdējāt Figaro grāfa Almaviņas āriju no operas Figaro kāzas. Pirmo vārdu vēlos dot Latvijas Nacionālās valdes loceklei Dainai Markovai. Cienījamie žurnālisti un mūsu kolēģi, liels prieks jūs redzēt šeit tik kuplā skaitā. Un arī mums ir ļoti liels prieks, ka mēs esam aizvadījuši tik bagātu, krāsainu un daudzveidīgu operas sezonu, ko mēs patiešām arī svinēsim šajā 17. Rīgas operas festivālā. Verdi, Vāgners, Mocarts, Prokofjevs, un par ko jau īpašs prieks arī Kristofers Petersons ar lielisku un plašu resonanci izraisījuši mūsu pašu jaundarbu. Un īpaši mēs esam priecīgi par to, ka šie rokraksti bijuši tik dažādi, dažādās radošās izpausmēs uz tādā interesantā un plašā daudzveidīgā žanrā kā opera, un arī par tādām muzikālajām veiksmēm, kas mums ir pavadījuši šīs sezonas laikā. Šis festivāls būtībā šajā gadā ir iezīmīgs ar to, ka tieši tā daudzveidība ļoti dažādi, gan komponisti dažādi, gan laikmeti dažādi, un arī radošie rokraksti dažādi. Un, kā jau es teicu, arī daudz interesants debijas. Latvijas Nacionālās operas solisti ir vairāk debitējuši. Mēs redzējām gan trijos apelsīnos, Mīlaus trim apelsīniem bija Pājevs, gan arī mums ir prieks par Figaro, kur tiešām pamatā mūsu solistu sastāvs. Un arī jau tikko izskanējusi šie Troubadour izrādi, kur gan bija viesolisti izcili. Man jāsaka, arī šajā gadā mums bija ļoti, ļoti veiksmīga pieredze tieši ar jauniešiem. Mēs pirmo reizi saistībā ar operas dienu izveidojām tādu pasākumu, kā gan vidusskolēniem ceļojums uz operu. Tas bija ļoti veiksmīgs pasākums, jo mēs pirmo reizi to izmēģinājām. Tas bija tikai sociālajos tīklos izsludināts un arī skolās, protams. Un mēs saņēmām 96 pieteikumus, kas mums pat ir ļoti daudz, ja mēs vēl rēķinām tos, kas par to vēl uzzināja. Jau skolniekiem, jau pamatskolā, jau sākuma skolā, jau tieši kā parāda šo mūzikas mācību. Vai prot atšķitināt šīs interesantās detaļas, vai vienkārši formāli izpildi kaut kādas mācību programmas, ka jāiemācās notas, tur tas, tev jums jāzina, kas ir Čaikovskis, jāzina, kas ir Mocarts. Un tas kaut kādā ziņā atbaida tomēr. Man personīgi šķiet, ka tas ir
principā pat vienas atnākšanas tāds jautājums. Un, ko tu tur jau operā, tur tik bļauj, un tur nekas nebūs. Bet, kad ierauga tiešām to ka tas tā nav, ka tā tiešām ir augsti attīstīta māksla, un ka tas ir interesanti. Un daudz pat es varētu tā rupi teikt saslimst ar to kaut kādu ziņām. Pēc tam grib regulāri iet un grib vēl to redzēt, šito es gribētu 2 reizes redzēt. Мальчонка